Latvijas pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un vairākām ministrijām šogad organizē konkursu pašvaldībām Eiropas gada pašvaldība 2012, kurā Dagdas novads iekļuvis finālā kopā ar vēl 14 pašvaldībām no visas Latvijas. Šogad tika nolēmts sākt jaunu konkursu Eiropas gada pašvaldību. Un katru gadu šī pašvaldība tēma tiks saskaņā ar Eiropas gadu. Un šogad ir aktīvās novecošanas un starp paudžu sadarbības gads. Un tātad martā tika izsludināts konkurss un kopumā pieteicās 25 Latvijas pašvaldības. Notika pirmā reģionālā kārta un tagad norit otrā kārta. Šīs nedēļas sākumā vērtēšanas komisija apmeklēja arī mūsu novadu. Vizītes laikā pašvaldības amatpersonas iepazīstināja komisijas locekļus ar mūsu novadu, kā arī atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Pirmām kārtām jau komisija gribēja dzirdēt vairāk vai mazāk tādu stāstu par mūsu pašvaldību, ko mēs darām, kādu mēs izskatāmies, kādi mums ir projekti veikti. Un līdz ar to arī bija sagatavots apmēram 25 minūšu garš stāsts par šīm mūsu pašvaldības lietām. Konkursa mērķis ir veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju aktīvai un veselīgai novecošanai un paudžu solidaritātei, kā arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. Šis konkurss vairāk vai mazāk bija tomēr vērsts uz to, ka 12. gads ir pasludināts par gadu aktīvai novecošanai un paudžu solidaritātei. Tas nozīmē, ka kādā veidā pie mums novadā izskatās pirmām kārtām jau pensionāri, cik viņi ir aktīvi, kā viņi darbojās, kā viņi sadarbojās ar jaunāko paudzi, kā viņi sadarbojās ar invalīdiem un kā viņi sadarbojās tieši ar pašvaldību. Pēc prezentācijas novada domē komisija apmeklēja Asūnes mīlestības taku, Dagdas pludmali, Dagdas bērnu un jauniešu centru, invalīdu biedrību NEMA, kā arī veselības un sociālo pakalpojumu centru Dagda. Mums vajadzēja tikai 3 stundu laikā savu pašvaldību prezentēt, un tas īstenībā priekš mums no sākuma varbūt likās, ko mēs tagad rādīsim, bet tad, kad sākām visu likt kopā un rādīt, tad jau beigās bija tā, ka mums jau, lai tās 3 stundas nepārtērētu, vajadzēja diezgan ātrā tempā doties uz priekšu. Protams, komisija guva ļoti lielu tādu emocionālu sprādzienu, var teikt, jo viņa bija ļoti apmierināta ar to, ko mūsu pašvaldībā bija redzējuši. Konkursa galvenais laureāts nominācijā Eiropas gada pašvaldība tiks virzīts tālāk uz Eiropas Savienības Eiropas gada konkursu vietējās un reģionālās pašvaldības balvai 2012. Jau 7. augustā būs zināma Latvijas Eiropas gada pašvaldība. Un vēl arī mums ir 4 nominācijas, tātad vēl arī būs zināmi uzvarētāji 4 nominācijās. Tā kā, un tad jau 14. septembrī būs balve, kur tiks aicināts pilnīgi visas pašvaldības, kas piedalījās, tātad šīs 15, kas izturēja 2. kārtu, un mēs godināsim cilvēkus, godināsim pašvaldības, teiksim paldies, un būs ļoti skaists pasākums. Daumans Smēļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Mēs darbojamies kopā, palīdzam viens otram, esam sabiedriski aktīvi un jautri, saka Latvijas mazpulcēni. Tas palīdz iepazīt jaunus draugus, palīdz pašam, es nezinu, vairāk atraisies, atvērties citu kompānijā, palīdz arī jaunas zināšanas iegūt. Mēs varam apstīt arī reizē jaunas vietas, piemēram, kā Dagda, tos objektus apskatas, kas ir šeit sastopami, un izbraukāt Latviju reizē. Rīgas klubiņā apvienojušies brīvprātīgie studenti, kas paši bijuši aktīvie mazpulcēni. Savā laikā kā mazpulcēns strādāju, mēģināju izprast to, cik labi ir laukos, mēģināju pats ar saviem spēkiem gūt panākumus, tos pašus projektus rakstīt un darboties, cik vien spēju cītīgi. Arī Justīne ar aizrautību darbojasies mazpulkā un iesaistījusi tajā arī savus līdzcilvēkus. Man vislabāk patika taisīt savu sapņu stūrīti un to visu rakstīt, jo es to rakstīju kopā ar brāli.
Un tajā tapšanā piedalījās visa ģimene, un man ļoti patīk projektos visu sīk aprakstīt, fotografēt, un pēc tam viņus salikt kopā un skatīties, kāds darbs ir ieguldīts. Ik gadu kādā no Latvijas vietām notiek mazpulku vasaras nometne Visu daru es ar prieku. Šogad Latvijas mazpulcēni, mazpulku vadītāji un brīvprātīgie pulcējās Dagdā. Spriežot pēc vadītāju saraksta, tie varētu būt kaut kur ap 33 mazpulkiem, un mazpulcēni šobrīd gan tiek skaitīts galīgais skaitlis, bet bija pieteikušies 195. Jāpiebilst, ka mazpulku nometnes kļūst starptautiskas, jo arī šogad nometnē piedalās 5 igauņu mazpulcēnu un 5 dalībnieki no Dānijas. Nometnes organizatori atzīst, ka dalībniekiem plānota ekskursija aptver ne tikai Dagdas novadu, bet arī ārpus tā robežām, lai mazpulki iepazītu pēc iespējas plašāku apkārtni. 5 dienu garumā mazpulcēni izzinās mežu, iepazīs Rāznas Nacionālo parku un piedalīsies radošās darbnīcās. Man, protams, gribētos, lai tas būtu pie pirmsākumiem, lai mazpulcēni tomēr pievērstos lauksaimniecībai, lai vairāk kaut ko audzētu, jo, diemžēl, mēs paliekam tādi, ka negribas mums neaudzēt to burkāniņu, ne sīpoliņu, ne kaut ko tam līdzīgu. Jā, tā, bet katrā gadījumā jebkura aktivitāte tiek atbalstīta, tā ka ar to arī mazpulks arī labs ir. Kopā 252 mazpulcēni, mazpulku vadītāji un Rīgas brīvprātīgo klubiņa dalībnieki vēl līdz 3. augustam darbosies 15 grupās ar simboliskiem dārziņu nosaukumiem un kopīgi atklās Dagdas novada leģendas. Ir noslēgušies Dagdas novada svētki Dagdai 20. Veselu nedēļu iedzīvotāji un pilsētas viesi varēja apmeklēt dažādus pasākumus. Koncertus sniedza gan vietējie pašdarbnieki, gan viesmākslinieki. Svētki sākās jau svētdien 22. jūlijā ar garīguma dienu, kurā notika jaunā novada karoga iesvētīšana Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Pasākums turpinājās ar svinīgu karoga pacelšanu mastā un novada mācītāju godināšanu. Otrajā svētku dienā, iepazīšanās dienā, iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt vairāk par Dagdas novadu, piedaloties ekskursijā un aplūkojot jaunos un jau esošos turisma objektus un apskates vietas. Vērtību diena sākās ar literāro darbu un zīmējumu konkursa Es mīlu Dagdas novadu izstādes atklāšanu, kurā piedalījās vairāk kā 100 bērnu un jaunieši. Mums bija skolā darbu vajadzēja taisīt literatūrā. Un man kaut kā mājās sēdēju, vakarā nebija ko darīt, un ienāca iedomas, labi, uzrakstīšu. Visvairāk tomēr raksta par Dagdu, par pilsētu, par skaisto dabu. Un arī, kā es jau minēju, bija rakstīts par vecākiem. Vērtību diena turpinājās ar Nacionālo bruņoto spēku goda sardzes defilē pilsētas centrālajā laukumā. Ar kādām sajūtām jūs šeit esat savā dzimtajā novadā? Protams, ar pacelājošākām, kādas vien var būt. Vienmēr prieks atgriezties savā pilsētā, no kurienes nesnācis un kur audzis un parādīt, ar ko nodarbojos pašlaik. Tas ir mans darbs, tas ir mans hobijs. Es sev arī šo jautājumu esmu uzdevis jau vairākas reizes un sevi neredzu īsti nekur citur. Nezinu, patīk, es nevaru bez tā. Pat atvaļinājumā es visu laiku par to domāju un pat arī ierados arī kā ciemos, jau būdams atvaļinājumā, paskatīties, kā iet karavīriem, manējiem karavīriem. Vakarā tika rādīta Andrupenes amatieru teātra komēdija Pārdotie svētki. Dažiem aktieriem Pagasta teātrī tā bija pirmā izrāde. Šeit uzstājoties Dagdā bija savādākas sajūtas, jo tomēr tā lauku sēta un viss rada tādu savādāku to sajūtu, realitāti visam tam pasākumam. Bet centāmies, cik varējām. Loma bija sarežģīta diezgan no vienas puses, jo grūti iejusties kultūras darbinieka lomā. Tas tiešām pagrūti tā nevar, jo līdz šim nebija nekādus kultūras pasākumus rīkojas. Protams, uztraukums, liels uztraukums, bet īstenībā tiešām skatoties uz publiku ir prieks un ka viņiem ir smieklīgi, viņiem ir jautri un tas arī pašu tā kā uzlādē tā var. Kaut kas ļoti tuvs man. Tas nebija tāls kaut kāds tēls, opis vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tas man šķita vienkārši. Pēc izrādes muzikantu trīsvīra laivā pavadījumā vietējie krodzinieki iedzīvotājus cienāja ar sieru, pīrādziņiem un alu.
Turpat centrālajā laukumā bija iespēja apskatīt izstāžu zālē Patrija ekspozīciju par Dagdas vēsturi, tās cilvēkiem un notikumiem. Pasākums turpinājās Antrupenes lauku sētā, kur notika maizes cepšana un degustācija. Paudžu diena tika veltīta bērniem, pusaudžiem un senioriem. No rīta pašiem mazākajiem bērniem notika Leļu teātra izrāde Anisa un viņas draugi pie pirmskolas izglītības iestādes Saulīte. Tajā pašā laikā pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda notika koncerts vecajiem ļaudīm ar novada tautas namu pašdarbības kolektīvu uzstāšanos, bet pie bērnu un jauniešu centra notika dažādas spēles rotaļu lāde. Pēcpusdienā notika jauniešu iniciatīvu centra atklāšana, kurš tapa Latvijas un Šveices sadarbības programmas rezultātā. Atklāšanā piedalījās pats Šveices konfederācijas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Latvijā Valters Hafners ar kundzi. Centra pakājā augstais viesis, novada priekšsēdētājs un jauniešu biedrība Dagna iestādīja rozes. Pēc atklāšanas notika jauno talantu konkurss Zvaigžņu lietus Dagdā, kurā novada iedzīvotāji rādīja māku dziedāt, dejot, gleznot, meistarot un veidot. Tāpat arī iedzīvotājus priecēja baikeru ierašanās. Interesantiem bija iespēja ne tikai aplūkot spēkratus, bet arī doties ar tiem izbraukumā un personīgi aprunāties ar rumaku īpašniekiem. Veselības diena sākās ar novada iestāžu, organizāciju un biedrību jubilejas skrējienu pa pilsētas ielām. Katrai komandai bija jāmēro noteikta distance un jāpadara tā interesanta. Skrējiens noslēdzās Dagdas jaunajā pludmalē, kur notika oriģinālāko peldrīku konkurss. Sacensībās piedalījās 9 peldoši objekti – pūķa, indiāņu vigvama, ūdens lilijas un citos veidolos. Pēcpusdienā notika pludmales volejbola un strītbola fināla spēles. Amatu dienā notika gada tirgus ar novada folkloras kopu piedalīšanos. Aglonas maizes muzeja saimniece Vija Ansāne stāstīja un arī rādīja maizes ceļu no Grauda līdz Klaipam. Neiztika bez dančiem, atrakcijām un maizes mīcīšanas. Turpat arī notika amatnieku darinājumu tirdziņš un ēdienu degustācija, kurā varēja nobaudīt vietējo zemnieku dažādu veidu medu, sierus un maizi. Pēdējā svētku diena bija goda un lepnuma diena. Rīta pusē notika jau tradicionālās zirgu rikšošanas sacensības Dagdas hipodromā. Par spīti karstajam laikam uz šo pasākumu pulcējās liels skaits cilvēku. Vakarā Rēzeknes pūtēju orķestra pavadījumā novada pašdarbnieki un viesmākslinieki no novada tautas nama uz Dagdas estrādi devās svinīgā gājienā. Estrādē notika svētku noslēguma koncerts, kurā tika godināti cilvēki, kas 20 gadu laikā kopš Dagdas ir piešķirts pilsētas status, bijuši sabiedriski aktīvi, piedalījušies pilsētas, novada, Latgales, Latvijas un pat pasaules mēroga pasākumos, popularizējuši Dagdas tēlu un cēluši tās godu. Balvas stikla figūras ūdenslāses formā saņēma Ina Zandere, Mārīte Zariņa, Zinaīda Konašonuka, Lolita Ciganoviča, Tatjana Jefremova, Eleonora Hnikina, Renāte Gekiša, Jānis Platacis, Antons Arnicāns un Antons Rutka.